Šī pavēle ir ārkārtīgi smalki uzrakstīta. Ja? Viņa nav tā, Smiļģis tiek atlaists un viss. Nē, tur ir uzrakstīts par viņa lielajiem nopelniem, par viņa lielajiem gadiem, par to, ka viņam jau ir grūti. Un tā, un tiek pateikts, kad viņa vietā nāks viņas skolnieks Pēters Petersons, bet ka tiek dots uzdevums direktoram ne tik vien ļaut Smiļģim iestudēt, bet arī dot viņam asistentus. Nu, vārdu sakot, tā pavēle ir tāda ļoti, visnotaļ tāda ļoti, maiga, es teiktu, ja? Mirklītis pirms tam, kad šī pavēle ir, par viņu ir informēts Pēters Petersons, par viņu zina visi, bet viņa vēl nav pie Smiļģa. Tai mirklī, kad viņš acīm redzot šo pavēli saņēmis, mums abām divām, tad, kad mēs sākām pētīt un likt kopā datumu aiz datumu un to, kas notika vēlāk, mums abām radās pārliecība, ka šo pavēli, kā cilvēki saka, viņš tā īsti par pilnu nav ņēmis. Kas ir tas, kas mums liek tā domāt? Muzejā brīdi pa brīdim ir lietas, kuras atkal uzpeld no krājuma dziļumiem, kuras atkal mēs dabūnam rokā un ar kurām mēs varam atkal iepazīties. Tā dienas gaismā tika izcelta lente no mēģinājuma Dailes teātrī, kur Smiļģis ar saviem ierastajiem asistentiem iestudē Vsevolodi Višņevska optimistisko traģēdiju. Tāds vispār pieņemts viedoklis ir bijis, vismaz agrāk es to esmu daudz dzirdējis, ka optimistisko traģēdiju jau faktiski Smiļģis vairs tā nopietni nav studējis, jo sāk to iestudēt jau pēc tās pavēles, 64. gada rudenī. Un ka tur jau tas jau tikai tā. Man par to lika šaubīties viena lieta, manas agrās jaunības atmiņas. Es to izrādi redzēju. Būdam tāda patsmitniece, bet ne jau ļoti sīka patsmitniece. Tā kā es gāju uz teātriem pilnīgi absolūti regulāri un patstāvīgi neatkarīgi no citiem no 12 gadu vecuma, tad es šo gabalu redzēju jau 16, 17 gadu vecumā. Un es, protams, nevarētu viņu analizēt kā kaut kādu mākslas darbu tur detaļās, bet es to, tā bilde man būtībā ir acu priekšā. Tā ir ārkārtīgi vērienīgs iestudējums, ja? Un tur tas Smiļģa vēriens bija jūtams. To man neviens nevarētu apgāst, bet es to nevarēju pierādīt. Dailes teātra skaņu operators Juris Kiršners neilgi pirms savas nāves atnesa diezgan daudzas, kādas 15 tās lielās, tādas tagad vairs nav, uz lenšu magnetofona ierakstītās lentes. Un uz vienas no tām, es jau viņas pat nevarēju tai brīdī noskatīties, noklausīties, uz vienas no tām bija rakstīts optimistiskās traģēdijas mēģinājums. Man likās ārkārtīgi būtiski un svarīgi tas un interesanti, ka Smiļģis tur runā viens un viņš runā kā pilnīgs teātra vadītājs. Viņš nerunā par citiem režisoriem, viņš nerunā par vēl kaut ko, viņš stāsta un beigās, kad jau gandrīz tas ieraksts beidzās, viņš saka, laikam nav labi, ka es te viens pats runāju. Varbūt Runcis ar kaut ko pateiks. Lietiskais pierādījums, ka Smiļģis ar optimistisko traģēdiju ir strādājis. Pirms burtiski apmēram mēneša mūsu rokās nonāca Smiļģa režijas eksemplārs optimistiskai traģēdijai. Nešaubīgi viņa darbs ar nogrieztajiem stūrīšiem, kā es jau jums teicu, ar salīmētajām Girta Vilka dekorāciju harmonikām, ko mēs saucam, kas viņam bija ļoti tipiskas Smiļģim, tā viņš strādāja tādā veidā, ar viņa zilo zīmuli,
kuru vienu jūs vēl redzat Smilģa kabinetā tagad, kas ir viņa pēdējais, no viņa pēdējās žaketes kabatas paņemtais konstruktors zīmols, jo viņš taču bija pēc profesijas, ne jau režisors un pat ne aktieris, bet inženieris konstruktors. Viņam vajadzēja šādu vizualitāti, viņam vajadzēja redzēt, kā tā aina izskatīsies, un viņš tur ar 1, 2, 3 vārdiem varēja to, un arī tālāk. Es domāju, ka šodienas cilvēkam, kas neorientējās tajos laikos, var likties Vsevolada Višņevska optimistiskā traģēdija. Nu, baigais kaut kāds ideoloģiskais gabals, ko vienkārši vajadzēja ielikt. Nu, tāda prasība, nu, kaut kāds notes darbs. Ar optimistisko traģēdiju ir drusku citādāk. Baltijas teātru pavasarī optimistiskā traģēdija iegūst 1. vietu. Šo 1. vietu viņi dala ar jaunas režisoras tolaik Ventas vecumnieces iestudēto Lūgu pie Melnā medņa. Un tad ir ārkārtīgi interesanti, kā tā laika kritika, kā viņi šo situāciju apraksta. Ir krietni daudz recenziju par šo iestudējumu. Bet šīs recenzijas galvenokārt ir periodikā. Tad lielajā almanahā Teātris un dzīve, nu liktos, ja iestudējums ir iegūst 1. vietu, nu tātad te vajadzētu viņu tā labi aprakstīt un par viņu pastāstīt un tā tālāk. Nekā tam līdzīga. Tiek krustu šķērsu analizēts, cildināts un slavēts Melnais mednis, un tā optimistiskā traģēdija, nu tā kā cilvēki tā, nu kā runāt par to, ko runāt, tā kā negribās, tā kā tā, nu kā apiet šo karsto kartupeli. Un ir tāds vērtējums, to ierakstā ļoti cienījama teātra kritiķe Lilija Dzene, kura saka, Pētersonam nācās pabeigt šo iestudējumu. Un turpat tālāk ir Silvija Freinberga, kur saka, lieliski šis iestudējums ir tāds 3 paudžu režisoru ļoti auglīgs kopdarbs. Bet tas ļoti auglīgais kopdarbs ir tāds vārdiņš, kurš noskanēt nedrīkstēja. Jo kas notiek tālāk? Nākamais gads ir Raiņa 100-gade. Nu, protams, tajā laikā padomju iekārtā Raiņa 100-gade, nu, tas bija priekš latviešiem notikums. Bija padomju Latvijai 25 gadi. Un tā Raiņa 100-gade ir pabāsta apakšā zem šīs te cepures. Smilģis, kamēr viņš vēl bija teātrī galvenais režisors, ir pieteicis, ka lūk uz Raiņa 100-gadi viņš vēlētos iestudēt Uguni un nakti. Tā nenotika. Smilģim visos repertuāra rādītājos pēdējais iestudējums skaitās Spēlēja dancoju, kuram pirmizrāde ir 17. martā.